Nu, labdien, dārgie pamatiedzīvotāji, jā, un kā saka, Latvijas Republikas viesi, respektīvi Žigītam ir mazliet laika, jā, man te jāgaida cilvēciņš, un tad es izdomāju, padalīties par diviem notikumiem, teiksim tā, pēdējiem, kas te tādi lielāki bijuši, jā, jo zin, ka man te tā vasarā ar tiem, apskatiem un tā tālāk taisīt nav laika, jā. Un, jā, pirmais, kas te visu laiku bija divi lieli notikumi, kā saka, sporta un kultūras dzīvē, jā, pats pirmais, rallijs, kas bija, jā, pasaules čempionāta posms, kas te gāja, zin, kā Latvijā, jā, un Kurzemē un Liepājā bija, un visi, baigi fanoja, jā, tādi rallija, šitie līdzjūtēji, ka dirs negribas, jā, suka kaut kāds, es prasu, jā, ko arī dari, es maucu tur uz ralliju skatīties un tā tālāk, es saku, tu, vispār mašīnai priekš no pakaļas atšķir, jā, šis pohuj, man tur galvenais, zin kā, pastīties, moš kāds, sasitās pret koku vai vēl tur līkumā, ieldo iekšā vai vēl kaut ko, es saku, good luck, jā, var sakot, nesaka, ka nevajag, bet, man pilnīgi neinteresē, absolūti neinteresē, jā, mans pēc viņš var būt, var nebūt, tas tā. Bet ne par to stāst pa otro notikumu, jā, respektīvi, bija šitais pozitīvs, jā, un festivāliņš, kas savā laikā, jā, ka viņš tur bija Salacgrīvā, teikšu godīgi, es nevienu nav apmeklējis, bet, man ir čomaka, kas kaut kur brauc. Ir kaut kāda paziņas, kur pēc tam, zin kā, kaut kāda alts glāze vai kur sanāk parunāties vai kā. Un, jā, te viņi teica, jā, ka principā, ka tas festivāls beidzās ar to, kad viņš beidzās Salacgrīvā, jā, kāpēc viņš tur beidzās īsti neiedziļinājos, jā, jo, teikšu tā, man, liela pasākuma man īpaši nepis. Un tad, jā, Salacgrīvā beidzās, tad bija Rīgā, kur viņi tur taisa, es pat nezinu, zinu, ka es liepainieks, es tur nepazinu to lielo pilsētu, jā, Lucavsalā vai kur, uztaisīja, jā, sanāca huiņi, bet, tas, kas šogad bija, es vienkārši domāju, jebal, cilvēki mīļie, kā jūs pīs, un kā jūs par to priecājaties, jā. Var sakot, jā, bija baigi labā blīts nolasīt, jā, šito te dziedātāji baigi labā blīts, jā, tur kaut kāds, es tos nosaukumus nezinu, jā, un visiem, kam es esmu prasījis, tu zini tādu grupu vai izpildīt, ka, neviens nezinu, tādu, super, jā, tu izveido kaut kādu grupu, es nezinu, Jānis un Erkšrozes, jā, vai, Saules paneļu kvadrātā, vai vienalga kaut ko, un, piesakies pozitīvus, tev paņems stabili, tev, man liekas, pat kaut ko samaksās, un pie tam tev samaksās arī, ja tu neatbrauks, jā, un tās ir tieši pa otro daļu. Karoči, jā, tur kaut kā sanāca hujomā, jo, kaut kas atteicās uzstāties, gadās, protams, liels pasākums un tā, gadās visādi huiņi, zin kā, un tā tālāk. Viss normāli, jā, pēc tam hujaks vēl viens, vēl viens atteicās uzstāties, jā. Trešiem tur kaut kāda bija šitais, te bija nenormālākais, jā, bija krīze kaut kāda, jā, uzbruka hakeri, lidostā, jā, lidmašīnai, nozāģēja spārnu daļu, jā, un pieteikuma anketu nevarēja izpildīt, lai uzkāpt uz lidmašīnas un neatbrauc, jā. Nākamā dienā vēl divi atteicās, karoči, suka no 10 grupām, kam bija piedāvāts tur uzstāties, gan jau bišķi vairāk bija. 5 vienkārši uzlika Nikolai. Cilvēkiem ļoti patika, paibaļ, ka tev pisausī, paibaļ, ka tu esi samaksājis pa biļetēm un tā tālāk, piedirs, jā, zin kā, ka tur kaut kas nav. Tev piedāvā kaut kāda alternatīva, jā, kaut kāda grupa olas, jā, grupa, omleti, jā, un grupa, biespienu rausīts, jā. Suka, jā, vēl, bērnu ansamblīti varēja, jā, kaut kāds skrundas pamatskolas, 1.–3. klases bērnu ansamblīti atzīt, jā, un kaut kāds 2 puikas, jā, jums, trubas ir mājās aiziet papūši, pozitīvus, mēs jums nakuj saldējumu iedosim. Tur jau publikai paībaļ, viņi jau tur, brauc narkot, dzert un pisties, jā, viņiem pohuj, kas tur skan, tur nosēdina kaut kādu jāņonkulu, uz pāli, jā, iedod viņam vienā rokā alu, otrā kaut kādu uzgriežņu atslēgu un noliec priekšā radiātoru. Viņš, hujārīs visi ekstāzē, šis ir labs bīts, jā, šis ir, kaut kas tūl latviešu versija Arminam Van Būrenam, Suka, iedomājies, tevi pīs tev 5 nav. Vispār, šitais te, jā, festivāls notika, visi sajūsmā, jā, visi 28 apmeklētāji, šitais gan pārspīlēja apmeklētāji, tur ķipa bijuši daudz, jā, bet es domāju, lai man šitai, ja es nopirktu biļetes uz kaut kurien, es pieļauju domu, kaut kas var nojaukt, es pats tā pasākums, kaut kas var, bet tā, ka tev, kaut kāda
5 grupas vai kaut kas tāds, jā, atbrauc, nu labi, neviens viņas nezina, it kā arī pohu, jā, bļaļ, pilnīgi neviens viņas nezina. Tā kā, jā, viss sajūsmā, nu, un šis ir tā parāda, jā, kā mums pozitīvusā iet, jā, labāk jau rallijas, jā, labāk rallijas un vēl kaut kāda autos, nu, šito te motosportu vai vēl kaut ko, labāk nekā, bļaļ, pozitīvus, bļaļ, suka, bļaļ, un tūlīt Summer Sounds, bļaļ, Liepājā, jibal, kapal, jā, tas, tajā es kaut kad pa pālim pāris reizes sazgājis, jā, nu, huiņa, jā, bet izskatās, ka, nu, ka bišķiņ tā organizētības ziņā, bišķiņ vismaz pēdējā laikā ir, nu, labāk nekā viss tās. Es absolūti neaicinu nevienu, es parasti saku, jā, es jūs aicinu uz Liepāju, bļaļ, festivālā Summer Soundā pisiet ārā no Liepājas, jā, brauciet kaut kur citur, jā, nu, ja akurāt jūs gribat dzert, nu, bļaļ, aizbrauciet, kas jums lauku mājas nav vai vēl kaut kur paziņam nav, aizbrauciet, tur piekodieties, uzlieciet kaut kādu radiofonā, bļaļ, un pisiet, kamēr, bļaļ, pelīts sāk skraidīt, bļaļ, gar acīm. Nu, labi, jā, nu, brauciet, jā, es nebūšu, jā, tie, kas domā, bļaļ, vai Žigi tur Summer Soundā satiksies kaut ko un tā tālāk, bļaļ, es tūmā Liepāji nebūšu, bļaļ, kā, bļaļ, piedirsiet pilsētu un pisieties, nahuj, man jūs nahuj nesat vajadzīgi, nahuj, jūs man nesat vajadzīgi, viņi varētu rīkot kaut kur huisazīt, bļaļ, kaut kādā, bļaļ, lībiešu krastā, jā, kaut kādā iežugotā teritorijā, kur apkārt neviena nav, un tur, bļaļ, ņematies savā sulā. Labi, par to es gribēju, jā, pastāstīt, nu, un otrs atceries teica, ka tur viens neieradās, tāpēc, ka bija tur kaut kāda pārauma, hakeri uzbruka vai kur. Nu, un vakar jau uz pāris stundām Liepāja sanāca, man pašam sanāca lielākajā daļā Liepājas, jā, pazuda elektrība, jā, kas tur bija, kā tur bija šodien, neesmu lasījis ziņas, kurš tur bija vainīgs, jā, vai kaut kāds, bļaļ, mešcirtējs vienkārši izdomāja pārhujārīt kabeli, vai kaut kas, bļaļ, mēģināja savienot traktoru, bļaļ, ar šito te ar izpūtēju, vai vēl kaut ko, es nezinu, karoči pizdā, jā, pazuda elektrība. Un tai brīdī, daudz aizdomājās to, ko es principā visu laiku esmu teicis. Mēs, suka, esam tik digitalizēti, tik tagad, nu, viss pakārtots kaut kādai, bļaļ, mistiska interneta vietnē, interneta videi un tā tālāk, bļaļ, ka mēs pat, bļaļ, esam sevi nolikuši, nu, tādā idiota pozīcijā. Jā, vakar atrubījās, ko darīt, bļaļ? Tiem, kam norēķina karti, tiem ir pizdā, jā, tava nauda, kas tev pieder, viņa tev nepieder tai brīdī, jā. Banka plāt rokas, es neko nevar darīt, jā, dārgais draugs, neko nevar darīt, veikalos, jā, tu norēķināties nevar, nu, ja tev ir skaidra nav, tu joprojām var norēķināties, jā, nu, kas čeka saprat, ka tur nevar izsist, bet, nu, rakstīt kaut kādu papīrīt vai vēl kaut ko, nu, kaut kāda nebūtu situācija atrad, jā. Saldētavas nestrādā, jā, tramvai apstājušies man pie ofisu un bļaļ, tieši tā iela, kas man iet no mājām līdz birojiem, bļaļ, tramvais nobloķējas satiksmi, tieši kur visi smagie brauc ārā no pilsētas Klaipēdas ceļa. Nu, paldies Dievam, tur ir diezgan vienkārši apbraukšana, jā, pa 2 ielas tālāk ir diezgan vienkārši apbraukšana. Bet, nu, tas parādīja, jā, ka mēs te, bļaļ, runājam, Dievs, mēs tur gatavi x stunda, jā, bļaļ, mugursomu sakrāmē un tur es gatavs mukt mežā, bļaļ, un klausīties radioaparātu un dedzināt svecīt, jā, un taisīt ungāru gulešu, bļaļ. Bet, suka, izrubīja elektrību uz 2 stundām, bļaļ. Pusmiesas apdirsies, nezinu, ko darīt. Jā, mēs ahujieģi gatavi un atbildīgie šitie te dienas, tie visgatavākie, jā, tie visgatavākie. Kaut ko skrien, kaut ko ķer, bļaļ, neviens neko nezina, neviens neko neziņo, nekas nekur nenotiek, bļaļ. Tramvai stāv mirdžina, bļaļ, luksafori nestrādā. Datori, nu, viss nestrādā. Mums office arī vakar darbs uhujaks, nu, mēs strādājam tālāk, jo mēs varam strādāt gan ar datoriem, gan bez datoriem, gan, bļaļ, tā un šitā. Bet jā, tas lika aizdomāties to, ko tagad runā arī par šito te naudu, nu tik, bļaļ, digitalizēsim, jā, nahuj vispār skaidra nauda, jā, lai viss tur kontiņā stāv un tā tālāk. Bļaļ, tas ir pirmais pīsoks mūždienās, zin kā, pat nav īpaši jākaro, tā kā tur kaut kāda, nezinu, tur Krievija uzmetās Ukrainai virsū vai vēl kaut kur. Salas normāli hakeru brigādi un, bļaļ, un vienkārši tu vari izpist veselas valstis, jā, es pat nerunāju par kaut kādām, bļaļ, atpalikušajām, par kaut kādām, kas tur runāja Zviedrija vai Norvēģija vai kaut kāda no Skandināvijas valsts, ka līdz kuram tur gadam, nu, pavisam drīz, ka viņi vispār pāries, ka vispār skaidra nauda nebūs un tā tālāk. Tevi pizdā, vecīt, tev tur, bļaļ, viens, nu, tāds puslīdz normāls hakers, bļaļ, ar kaut kādām labām zināšanām, viņš nahuj te visu atslēdz, tev tur ietaupījumi un tā tālāk, viņi tev tur pa pipelēm aiziet. Vienkārši tajā brīdī tu neko nevar izdarīt, jā, kamēr tu to problēmu novērsīs, jā, ir kaut kāds, ja piemēram, bišķi kaut kāds advancētāks vai gudrāks, nu, tur noteikti var uztaisīt tā, ka tur to problēmu arī nenovērsīs, jā, un tad
Jā, vakar tā varēja aizdomāties. Es gan redzu, jā, man tas pilnīgi neietekmēja, jā, zin, ka, man liekas, arī uzpildu stacijas neser, baidos sadirst, man nevajadzēja vai tā. Bet iedomājies vienu atrubiju, un mēs 2 stundu laikā te Liepājā izbaudījām, bļaļ, kā saka, privilēģijas, ko tev dod modernā pasaule, jā, ka tu skrien pakaļ kaut kādām, bļaļ, mistiskajām, šis tik advancēti, es tik nospiedīšu podziņu, un viss tev būs nahu izrubīt internetu, es tev atviču 80% Latvija būtu apdirsusies, jā, būtu vienkārši apdirsusies, jā. Pēc tam vēl parubīt elektrību ārā, te nezinātu, ko darīt, kaut kādi visi šitie, te, kas mums ir jaunā paudze, vai vēl kaut kādi, kas nav akurāta normāliem vecākiem, vai vēl, viņi viss pizdā, viņš neko nav mācējis, izņemot tur TikTokā scrollēt, bļaļ, un zin, kā aiziet uz elektriskās plītes, pagatavot rīt, bļaļ. Arī visticamāk, aizskrien uz Hesīts nestrādās tai brīdī. Kā jā, vot šitās tādas 2 domas, pa ko es aizdomājos. Viens, ka, bļaļ, ka mums var, mēs maksājam naudu pa kaut kādām krūtām lietām, runājot pa festivālu tā tālu, mūsu pisausi, un mums tik un tā tas patīk, viss normāli, jā, tā gadījās, huīņi sanāca. Un otrs, jā, pa šitām te mūsu advancētajām idejām, jā, davai skrienam pakaļ, pizdēts pilnīgai šitai digitalizācija un tā tālāk. Balansiņam jābūt, sukas, jābūt balansiņam. Es nesaku, bļaļ, digitalizācija nav laba. Jā, nav laba. Tā ir laba, bet tikko atrubī ir jābūt kaut kādai rīcības spēja rīkoties. Jā, šobrīd tas, kas notika Liepājā vakar, jā, es neredzēju ne no viena kaut kāda rīcības spēja rīkoties. Jā, tur diezgan ātri atjaunoja. Birojā es nezinu, kad man atjaunoja. Mēs pabeidzām darbu, aizpisām mājās. Mājās man arī nebija elektrība, bet tur kaut kā 2 stundu laikā atjaunoja. Bet principā, jā, labāk par šito pastāstiet. Jā, pastāstiet labāk par šito, nevis, ka kaut kādi 2 pidarās aprecējās un, bļaļ, 2 lesbens laiz vien otrai tīrsu, bļaļ. Kaut ko tādu labāk pastāstiet cilvēkiem, jā, kā tādās situācijās rīkoties kaut kāds, bļaļ, nezinu, var izspēlēt kaut kādas simulācijas vai vēl kaut ko. Jā, kaut kā tā, bļaļ, aizdomājos, pats es jau vairāk parunājos, bet, patīk, ņemiet pa labi, nepatīk, ejiet tīrst kā vienmēr, tur neko labi jums nepateikšu, labi, davai, viss, čau, tiekās.